Sveicināti mani mīļie sekotāji! Ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa kočs. Un es redzu, ka ir tēmas, kas ir aktuālas, par kurām ir jārunā, un tad par tām arī dalos. Paldies, ka jūs mani klausaties un sekojat, un noteikti izmantojat šo informāciju arī savā labā. Un šeit es gribu atbildēt uz jautājumiem. Atbildēt, vēl vairāk iedrošināt un motivēt jūs rīkoties un darīt to, kas ir jādara. Tātad, kāpēc veidot video saturu? Es redzu, ka vēl joprojām cilvēki neuzdrīkstās to darīt. Es redzu, ka cenšas, cilvēki grib attīstīties, tātad tev gribās attīstīt to savu biznesu. Tev gribās iegūt klientus, tev gribās nopelnīt, tev gribās darboties online vidē. Bet tikai tas, ko tu dari, nav kvalitatīvi. Tātad, jo patiesībā tas stāsts, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram un kā mēs to daram, ir par to, lai piesaistītu uzmanību, lai noturētu uzmanību, lai dotu saviem klientiem labāko. Tātad attiecīgi jebkurš bizness, ja tu vēlies augt savā biznesā, tev būs jādomā par savu klientu. Lai augtu tu, tev ir jāpalīdz savam klientam augt. Un, lai palīdzētu viņam, tad tev viņam ir jādod to, ko viņš vēlās. Viņš vēlās interesantu, kvalitatīvu, aizraujošu, vērtīgu saturu, kas piesaistīs uzmanību un vēl palīdzēs noturēties pie tā, ko tu dari. Viņš vēlās redzēt otrā pusē profesionāli. Pārtrūka video, bija ienākošais zvans. Tātad tavs klients vēlas otrā pusē redzēt profesionāli, kam uzticēties. Kā mēs redzam, kas notiek otrā pusē? Būsim godīgi. Katrs māk izvietot skaistas bildes. Skaisti nofočēties, es tur tā, es tur šitā, es tur ok, forši, ja? Labi, ne katrs, bet, principā jau lielākā daļa ir tik advancēti, ka tātad mēs mākam sataisīt foršas bildes, nofočēties un kaut ko ielikt, ja? Bet tātad tas, ko es mācu, tas, uz ko es eju un vedu visus savus klientus, ka tu pārdod caur savu personību, caur savu unikālo būtību. Un tad, kad tu veido video saturu, tavs klients ienāk pie tevis un uzreiz saprot, vai viņš tevi redz kā cilvēku, kam uzticēties, kā personu, kas viņam rezonē, kas uzrunā. Tātad caur video saturu tu audzē uzticamību. Redzi, es esmu tāds, es esmu šitāds, es tur tā un šitā un daru to un to. Un tātad tu nodod savu personību. Tu parādi sevi. Un tad es skatos uz tevi un tu skaties uz mani un domā, vai man viņa patīk, vai es no viņas gribētu kaut ko iemācīties. Vai man šis produkts, projekts, pakalpojums varētu noderēt un būt vērtīgs. Un tieši tur pieaug uzticamība. Ir klienti, kas lēmumu pieņem uzreiz tagad un tuliņ. Es uz tevi skatos, es ar tevi gribu sadarboties. Come on, kur es varu dabūt tavu pakalpojumu, ko es varu nopirkt. Un ir klienti, kam ir vajadzīgs ilgāks laiks, kam uzticamība pieaug procesā. Viņš tev vēro, viņš tevi skatās, viņš tevi klausās, viņš tev seko līdzi, un tad vienā dienā viņš ir gatavs. Viņš pieņem to lēmumu, ok, tieši šeit ir tā īstā vieta, šeit es vēlos uzticēties. Noteikti jūs arī domājot par sevi, varat pāanalizēt un padomāt, ka arī jums tas tā ir. Kaut kādās vietās jūs lēmumu pieņemat uzreiz, un kaut kādās vietās jums ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai uzticētos, pavērot, paskatīties, padarboties, kas un kā notiekās. Tieši tāpat notiek arī jūsu pusē un jūsu profilos. Tad, kad tu veido video saturu, kas var nostrādāt? Bieži vien nostrādā no psiholoģiskā skatu punkta, Tātad nostrādā šis te, es kādam nepatikšu, es tur izlikšu video, es tur kaut ko runāšu, es tur kaut ko stāstīšu, un kādam nepatiks, kā es izskatos, kādam nepatiks, kā es runāju, kādam nepatiks, ko es runāju.
Kādam vēl kaut kas cits nepatiks, es nezinu. Bet izcili, jo tādā veidā arī tu atlasi un atsijā savus klientus. Tātad šeit ir jāpieņem tas, ka tu nedari visiem un tev nedar visi. Tieši caur šo aizies no tevis projām tie, kas tev nav vajadzīgi, tie, kas vēl sēdēja, domāja, marinējās, beidzot pieņems lēmumu un aiztīsies un atradīs savu īsto speciālistu un savu tātad vietu, kur viņiem būt. Savukārt pie tevis vēl vairāk pievilksies un atnāks tie cilvēki, kas ir tavējie, kas grib, redz, iedvesmojās, skatās un domā, jā, es šeit gribu uzticēties, tā ir mana īstā vieta. Jā, tātad filtrs ieslēgsies automātiski. Tieši tā tas darbojās. Un kaut gan tāpat laikā es varu pateikt, ka dažkārt vēl viena lieta atkal, manis ir par daudz, manis būs par daudz katru dienu video, es tur vēl vis kaut kur, jā, cilvēkiem apniks uz mani skatīties, un tad viņi nenāks, jā. Ir tā, ka es zinu, ka ir arī cilvēki, kas pie manis ir atnākuši, kas man ir redzējuši tur vēl kaut kur, kam ilgāku laiku esmu besījusi, tad nepatīk. Bet tad ierauga vēl tur, vēl kaut kur, vēlreiz es kaut kur iekrītu acīs, vēlreiz pastāst un beigās tā kā pierod pie manis. Un saku, bāc, īstenībā viņi forši ir, es gribētu pie viņas iet tur mācīties, jā, es gribētu pie viņas aiziet uz konsultācijas, es gribētu ar viņu sadarboties, es gribētu paņemt ko viņas produktu, pievienoties, pamācīties, izglītoties un tā tālāk, jā. Attiecīgi, es pieradinu pie sevis, pie tā, kāda es esmu, jo man jau nav jāmainās, lai tev patiktu. Ja? Un tev nav jāmainās, lai kādam patiktu. Tu esi tas, kas tu esi, un tu pārdod caur savu personību un caur savu būtību. Tas ir tas, ko es mācu, un tas ir tas, kā es strādāju savos projektos. Es nevienu nelaužu, es nevienu nemainu. Es nelieku rāmjos un nepieturu pie standartiem. Jā, ir pamatmehānismi. Ir sistēmas, ir likumi, kas ir jāzina, kas vienkārši darbojās, ja tu vēlies veiksmīgi attīstīties online vidē. Tātad pamati tev ir jāzina, bet šie te pamati tev ir jāiznes caur savu personību. Tev nav sevi jāsalauž, tev nav sevi jāizmaina, tev ir sevi jāiemīl, jāpieņem, jābūt izcilam tajā, ko tu dari, lieliskam cilvēkam, lieliskai personībai, lieliskam produktam, lieliskam piedāvājumam, lieliskam pakalpojumam, blablabla, un tā tālāk. Tev ir jātic, ka tu dari labāko, ko tu vari izdarīt, jānovērtē tas un jānodod tas tālāk. Caur pareiziem principiem, caur stratēģijām, sistēmām, tātad, lai tas viss arī darbotos. Viss! Vairāk tev nekas nav jādara, un jo ilgāk cilvēki ieliek sevi rāmjos, un mēģina būt labi, būt pareizi. Jautājums, kam? Kam tu mēģini būt pareizs? Ja? Kādiem kritērijiem, kādiem scenārijiem, kādām prasībām, kurš tev tos ir uzlicis? Jo mazāk tu vari realizēties savā dzīvē, jo mazāk tu vari iziet, brīvi sevi iefilmēt, brīvi pastāstīt, brīvi nodot informāciju, brīvi pārdot caur savu personību. Ja? Tātad, jo grūtāk tev tas ir. Tāpēc, protams, ir jākāp ārā no saviem personīgajiem rāmjiem un personīgajiem limitiem. Kā to darīt? Pirmām kārtām atpazīt savas limitācijas, otrām kārtām iepazīt sevi. Ja? Un saprast, kas es esmu, kāds es esmu, un atļaut sev būt tam, kas tu esi. Otrām kārtām būt pieņemošā, atbalstošā vidē. Nevis tur, kur tev nepārtraukti katru dienu saka, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, tev nesanāk, tev neizdosies un vēl nedod Dievs māca un dod kaut kādus padomus, kas vispār nav profesionāli, kas ir tikai kritika un kas ir pilnīgi nevajadzīga un pilnīgi nevērtīga, ja? Bet tu esi vidē, kur tev, jā, var izteikt arī kritiku. Bet var ieteikt arī iedot profesionālus ieteikumus, iedot rekomendācijas, iedot feedbacku, atbalstīt, motivēt, iedrošināt, lai tu ej un dari.
Es zinu, ka pēc sadarbības ar mani katrs cilvēks iegūst motivāciju un enerģiju rīkoties. Katrs. Es saņemu ziņas, audio ziņas, video ziņas, teksta formātā ziņas, dažādas ziņas, tā kā paldies par to, ko tu izdarīji manā dzīvē. Paldies par to, ka tu man parādīji to, kas es esmu, ka tu noticēji man, ka tu ieraudzīji manu šo te unikālo personību. Dēļ tā es sāku rīkoties. Jā, kamēr tu netici sev, tev vajag kādu, kas tev noticēs. Tāpēc, jā, meklē mentoru, meklē atbalsta sistēmu, meklē savu īsto, tā varu būt es un tas var būt kāds cits. Galvenais, lai tu ej un spēj uzticēties, lai tu dabūji šo te, kā saka, spērienu pa pakaļu, kas tev liks rīkoties. Un tas var būt arī reāli kruts un pozitīvs spēriens, ja? Kas tevi atbalstīs un kas tev palīdzēs. Un tu sāksi darīt lietas. Ja? Un tu sāksi darīt lietas un redzēsi, ka patiesībā tas viss darbojās. Bet kamēr tu dzīvo savās limitācijās un neļauj sev realizēties, arī tavs bizness stāv uz vietas. Sorry, draugi, bet fakts. Tā tas ir dzīvē. To ir piedzīvojuši visi, to ir redzējuši visi. Kas ir tavs nākamais līmenis? Tev ir jāpadomā par to, kā tu sevi redzi, kā tu sevi gribi redzēt, kā tu gribi sevi realizēt, un jāsāk tas darīt. Un jā, video saturs darbojās, tev sevi ir jāparāda, tev sevi ir jāiznes ārā caur to. Jūs zinat, ka es regulāri runāju par to, ka tev ir jākļūst redzamam. Un principā tev ir jābūt visur. Ja tu gribi veiksmīgi attīstīties, ja tu gribi, lai tavs bizness veiksmīgi attīstās. Video formāts ir challenge, bet ļoti, ļoti vērtīgs un ļoti, ļoti palīdzošs. Tātad, lai audzētu uzticamību, lai ātrāk nodotu vērtīgu informāciju, ko tu vēlies nodot, jo tu taču savā biznesā vēlies palīdzēt cilvēkiem pareizi, vai tu dari vienkārši darīšanas pēc. Parasti jebkuru biznesu veido ar iekšēju vēlmi palīdzēt citiem cilvēkiem. Ja tas tā nav, tad tev tas bizness arī neies, jo tev nerūpēs tavi klienti. Tad tas ir tikai ego jautājums. Arī par to ir jādomā. Ja? Tā kā tur ir atkal ļoti daudz psiholoģijas tam visam apakšā. Padomā par to, ko tu vēlies nodot savam klientam, kā tu vēlies virzīties tālāk un sāc to darīt video formātā. Noliec malā savu ego, noliec malā savus psiholoģiskos blokus. Es tur nevaru, es tur nemāku, ko par mani padomās, kā cilvēki rēģēs, es zaudēšu. Un vēl sazin, kas var būt tavā prātā. Starp citu, to lieliski izspoguļo un parāda mana visatļautības meditācija. Viņa vienkārši izcili izspoguļo tavus blokus un palīdz tos pārstrādāt, lai tu varētu sākt realizēties. Ja patstāvīgi nevar, tad ir jāklausās šī te meditācija. Tas palīdzēs. Ļoti daudziem cilvēkiem jau ir palīdzējis. Ja? Ir jāstrādā ar savu psiholoģiju, savu domāšanu. Un ej, darbojies, rīkojies un sasniedz savus mērķus. Pieseko, atstāj laiku, komentē un tiekamies citos video.